Latvijas valstī 18. novembrī 107 gadi. Un 107 izcili Latvijas cilvēki mums stāsta, kas viņiem ir Latvija. Mans šodienas sarunas viesis, aktieris Gundars Aboliņš. Un viņš mums pastāstīs par teātri un Latviju. Dīvaini, bet man Latvija ir klusums, koku lapu šalkoņi, jūras šalkoņi, meža kapi, pastaigi pa mežu. Smaidīgi vienkārši cilvēki, kas pienāk klāt un tev tāpat pasveicina. Tāda sajūta, ka tu esi savējais. Man profesija ir tāda, ka esot televīzijā vai radio vai uz teātra skatuves, daudzi cilvēki mani uztver, kā tādu senu paziņu. Un nāk klāt un saka, jā, jūs man nepazīstat, bet es jums gribēju pateikt labdien, lai jums dzīvē viss ir labi. Es jau domāju, ka, sāk atvainoties, ka viņš man ir pasveicinājis. Jā, nemitīgi atvainošanās arī man saistās ar Latviju. Mēs par visu nemitīgi atvainojamies. Pat, ja darām labu, vienalga atvainojamies. Un, jā, šie cilvēki, ir kā nepazīstami un tāpat laikā ļoti zināmi un tuvie cilvēki, tie man ir Latvija. Tas uzmanības fokus no Rīgas pamazām ir pavērsies uz āru, uz laukiem, Latvijas lauki, kur tie vēl ir saglabājušies, kur nav nošķūrētas viensētas, kur nav vēja ģeneratori salikti, tādi meži, kāds ezeriņš. Tā, ja tu saki vārdu Latvija, tad man šī ainava pirmā, un tie lauku cilvēki nāk prātā. Ne teātris, un ne Dzintaru koncerta zāle, un ne Latvijas televīzijas tornis, bet Latvijas lauki un vienkārši lauku cilvēki. Tu daudz spēlējies ārpus Latvijas, un arī dzīvojis ārpus Latvijas. Un kāds tad ir skats uz Latviju? Tas ir tas, pēc kā es ilgojos būdams ārpusē. Šī sajūta, ka tu staigā basām kājām pa jūrmalas smiltu vai pa zāli, vai pat pa skujām, brienu un čiekuriem, šī sajūta, ka tu esi šeit kā mājās. Faktiski jebkur. Jaunsudrabiņš taču gāja no mājām uz mājām, viņš visur jutās kā mājās. Nevienam neprasīja atļauju makšķerēt kādā ezerā, jo Latvija bija viņa mājas Jaunsudrabiņam. Viņš arī gleznoja tur. Viņš gleznoja, viņš copēja un viņš rakstīja. Es negleznoju un nekāds copmans es neesmu, bet tā mājas sajūta, ka saule tagad septembrī, rudenī riet, vēl kaut kur dzērves kliedz pirms aizlidošanas, migla paceļas virs ezera vai kāda dīķa, oda vairs nekož. Un tāds klusums. Latvijas klusums. Un tomēr ienesīsim to klusumu teātrī, bet teātris. Tad tomēr visiem tiem, kas tevi sveicina uz ielas, un es esmu viens no tiem, tu mums asociējies ar teātri. Kurš ir vērtīgākais brīdis izrādē, kura dēļ faktiski ir vērts visu 2, 3,5 stundu izrādi spēlēt? Kurš ir pats svarīgākais? Kad izrāde beidzas un aizveras priekškars, tas nenotiek vienmēr, bet dažkārt tas notiek. Ir šīs 2, 3, varbūt 4 sekundes klusums zālē. Lūk, šo 3, 4 vai 5 sekundžu klusumu dēļ arī spēlē izrādi. Bet teātris savā dzīvē ir mainījies. Agrāk tu spēlēji to, ko kāds bija uzrakstījis
ļoti, ļoti precīzi uzrakstījis lugu. Un tagad tu bieži vien improvizē pa dzīvi. Un visdažādākā veidā improvizē pa dzīvi. Un Latvijas, tavs teātrs tomēr ir Latvijas dzīves atainojums. Jā, mēs esam uzklausījuši Latvijas cilvēkus, viņu stāstus, un šajos stāstos arī ir viņu dzīve, tātad Latvija. Nu, tas nenozīmē, ka tur nav tie teksti, tāpat ir fiksēti, un viņi ir uzrakstīti, un viņi tikpat precīzi. Nu tā, teiksim, 99,9% vienmēr jau gadās kāda kļūma, kāds vārds izkrīt un tā. Bet, nu, dzīve un cilvēki jau ir vienīgais enerģijas avots, vienīgā degviela, ar ko darbojas teātris. Skatītājs. Nu, vai tas, kas to ir devis tev, to tekstu? Ne, nu, tas, ko es skatītājiem piedāvāju, tas jau ir smalks no dzīves. Nevis kaut kur no ārpuses izdomāts un nolaists šeit, bet vai tā tēma, par ko mēs runājam no skatuves, tā ir tā, ko mēs ļoti vēlētos, lai tā būtu, kas skar to cilvēku, kurš ir atnācis uz izrādi, ka tas viņu kaut kā uzrunā, aizkustina un atmodina kādas spēju just kaut kam līdzi. Es īsti nevaru precīzi noformulēt jautājumu. Izstāst man, vai tev teātris ir arī mūzika? Vai tev teātris skan kaut kādā ritmā? Vai tev teātris skan kaut kādā nu, kādā mūzikas izjūtā? Kaut kā tā. Es nezinu. Es jau teicu, ka man ir bijis dzīvē diezgan daudz muzikas, un es īpaši nealkstu vēl tur. Un es saku, es klausos, kā putni pavasarī dzied, kad atlido. Un tā ir mūzika. Kad tas vējš tur, tas skujas vai lapas un zaras tur šūpo un šalts un reizēm nolauž pa zarņiem. Kā lietus pakšķi. Arī tajā visā ir mūzika. Bet mūziku teātrī, nu, protams, ka katrā dzīves brīdī tev ir bijusi kāda saikne. Vai mūzika ir skanējusi, vai tu esi runājis par mūziku, vai mūzika ir abstraktākā no mākslām un izsaka emociju tādā kopsavilkumā varbūt. Bet man nav ne mīļākā komponista, ne mīļākā skaņdarba. Katra mūzika, ko es dzirdu, manī kaut ko atmodina. Ne katra, bet ir kas atmodina un ir kas neatmodina. Bet teātris... Nu, teātrī tāpat kā mūzikā ir savs ritms, savu forma, kā skaņdarbā. Tā ziņā. Tas varētu būt saistīts ar mūziku, bet ciešāk es tā nevarēšu noformulēt. Un es tev vēl vienu jautājumu. Es tev vienmēr klausos, kā tu man stāsti. Es lasu grāmatu. Es nevaru to palaist garām. Jo man pašam dažreiz, es ļoti daudz lasu, bet es lasu kaut kādu citu literatūru. Svešās valodās ar skaitļiem un cipariem, un tad es dzirdu tevi, kā tu lasi man mierīgā balsī dažādi pasaules klasika. Un tas ir tas, kā es iegūstu kaut kādu zināšanu bāzi. Nu, tas ir ļoti patīkami, ja kādam tas tā arī iet pie sirds. Tā kā paldies tev. Nē, es otrkārt gribēju teikt, ka tu šausmīgi daudz lasīsi, lai tu varētu tādā veidā skatīties uz dzīvi tik plaši. Es neesmu šausmīgi daudz lasījis. Tas ir tāds priekšstats par mani radies. Varbūt maldīgs, ka es esmu izlasījis visu, ko es par radio lasu. Lasījis es to visu esmu, tad par to jau liecina radio ieraksts, bet līdz galam izlasījis, diemžēl ne visu, jo laika jau nav. Un tā, bet man patīk tas process, jā. Man patīk lasīšanas process. Es nemitīgi kaut ko lasu, tekstus. Es cenšos nelasīt ziņas. Es tā iztikšu. Bet, jā, to, kas ir labi uzrakstīts, ir arī bauda lasīt. Es tev pateicos par stāstījumu.